Gothards Friedrichs Stenders, jeb vecais Stenders, ir veltījis visu savu mūžu cilvēku izglītošanai, gudrībai, kā arī zināšanu vairošanai. Šogad tiek svinēta Stendera 300 gada, kam par godu visa gada garumā tiks rīkoti dažādi pasākumi. Kā viens no tiem Talka Viesītes novadā, kuras laikā tika ierīkota Stendera bildu ābeces taka. Tā iniciatīva netapa šogad, bet jau vairākus gadus iepriekš. Tā pamatdoma ir tā, kaut nedaudz pateikt, cik mūsu Latvija ir skaista, lai arī tie, kas ceļo vasarās, zina, kas ir Stenders, kur viņš ir bijis, un gala rezultāts ir šī te bildu ābeces taka. Mums likās ļoti svarīgi varbūt piesaistīt turistus, cilvēkus šai vietai, lai viņi vairāk iepazīt arī Stendera darbus. Un tad radās ideja, ka nevis vienkārši taku, bet taku ar Stendera pirmo, varbūt galveno grāmatu bildu ābici. Talciniekiem bija ekskluzīva iespēja Sunākstes baznīcā apskatīt Stendera oriģinālās grāmatas, kā arī Andra Vilka vadībā tuvāk iepazīties ar viņa daļradi. Es viņu gribētu saukt par Latvijas Leonardo da Vinci, jo viņa milzīgais universālisms un daudzpusība gan kā radošam cilvēkam, kas ir radījis jaunu literatūru, gan kā inženieru tehniski domājušam cilvēkam, kā dabas zinātniekam. Talka pie Sunākstes baznīcas notiek jau otro reizi un pavisam noteikti kļūst par tradīciju, jo pasākumu pulcina kuplu dalībnieku skaitu gan no Viesītes, gan arī domu biedrus no citām pilsētām. Es domāju, jebkura vieta, kas ir atspoguļo konkrētās pagasta vai pašvaldībās vēstures kaut kādus etapus, posmus vai vietas, tas ir ļoti nozīmīgi, jo tas arī piesaista turistus. Tas ir viena lieta, un otra lieta arī liek apzināties savu vēsturi. Braucām no skolas, tā kā mums ir arī Sunākstes pamatskolai liela saistība ar Stenderu, un mēs viņu pieminam vienmēr, un pavasaros, rudeņos braucam apkopt šo vietu. Izlēmām, ka arī mēs varam piedalīties ar tādu spēku, kāds mums ir. Vecā Stendera jubilejas zīmē plānoti vairāk pasākumi ne tikai Latvijā un Viesītē, bet arī daudzās Eiropas valstīs, jo savā mūžā ir darbojies arī Kopenhāgenā, Sanpēterburgā un citur. Septembra sākumā 3 dienas būs pasākumi, kas notiks Jelgavā, Rīgā un šeit. Tad Stenderam iznāk veltīta monēta augustā. Notikums ir pietiekoši zīmīgs un ne tikai Latvijā īstenībā. Uz šo pasākumu tiek izgatavota veļas mašīna, pirmā, kas atvieglo ļoti sievietēm darbu, kur ir Stenders devis viņai aprakstu, kas būs ļoti interesants eksponāts. Lai gan Stenders pēc izcelsmes bija baltvācietis, sevi viņš identificēja kā latvi. Viesītes novada ļaudis Stenderu sauc par savējo, jo atgriežoties no Eiropas ceļojuma, viņš atlikušo dzīves daļu pavadīja Sunākstē.